Tā, nu izkārtošies esam, tur vajadzēja vēl veikt tādu uzkopšanu. Tajā šita bija rakstīts, ka, ja ne, tad, piemēram, es jau rādīju to vai ne, es neatceros, tā 200 kronu maksa, citādāk tur vajadzēja izsūkt, piemēram, ar putekļu sūcēju vēl ķipu un tā un tā. Un izkārtojušies esam, ne pusdiena nav pagājusi tomēr. Un dodamies tad uz pirmo uz Avholmsberget kalnu tādu, no kura būtu skatam jābūt. Tātad 81 km/h 16 un no šīs sētas tad dodamies prom. Kā būtu jābūt saulainam, nu tādu mākonīšu klajā brīžam aizsad sauli, bet kopumā it kā būtu jābūt it kā bijis saulē arī tajā prognozī bija bet diezgan skaidra saule tur. Gusīts lasīs grāmatu braucot šitā, jā, Woodwalkers grāmatu. Tas kalns arī. Ceļš rekur. Ik pa laikam ir šitās, ratarijā diezgan bieži. Tā kā šeit jau nevar paši pārkāpt arī. Un arī negribās tu mierīgi brauc. Pēkšņi tas apvidus palika tāds ciematnieciskāks, tāds, daudz māju apkārt un saimniecība un tāds plašāki skati, apdzīvotāks krietni. Tā kā mēs vakar braucām cauri laikam baigajam tādam mežiem, vai tā tieši tā autostrāda bija droši vien iztaisīta cauri tādam neapdzīvotajam rajonam, mežainajam. Ķieģeļu mājas, jo līdz šim visu laiku redzējām tās koku zviedru mājas. Šitajā pilsētiņā ķieģeļu mājas. Jā, tā interesanti, ka pilsētās nav tā kā Latvijā standarta. Visur kā pilsēta tā, pārsvarā 50 ātrums. Parasti bieži bija, ka tu brauc pa tādu samērā, laikam viņi izrēķinājuši, kur var atļaut, tur 60 pārsvarā. Šeit, piemēram, 40. Šeit ir tā, acīm redzot, nedrošāk tiek vērtēts. Tāpēc vajadzības varbūt 60, varbūt 40, nevis tā visur 50. Labi, mums jau nav pilnīgi visur vienādi 50, citur arī ir kaut kāda dažādi, var 30 arī var būt un var arī būt kaut kur 60, bet lielākais standarts ir tā kā pilsētās 50, bet šeit laikam tas nav tā kā standarts. Laiva izlikt. Braucam augšā Avholmsberget kalnā. Jāslēdz uz otru ātrumu, diezgan te ir stāvs. Tā varēja arī gaidīt pēc tā maršruta. Līdz pašam kalnam un tad iet augšā. Kilometra garumā ceļš. Esam šeit Avholmsberget kalnā. Turpat arī tas skats. Jā, reku tu varēsi atkal laukumiņā, redzi? Jā. Smukās mašīnītes, Labi, aizējam nobildēt. Ko? Varbūt viņi vēl būs, nebūs. To nevar zināt. Un turpat arī ir tas skats, faktiski, kalnā ir uzbrauks nekāda iešana. Te nesnāk. Pagaidu, viņš brauc uz apakaļ. Šitā neģinģelējies. Nē, man vajag savu. Gusis teica, ka tas ir tā kā Bumblebee mašīna, tikai zils, jā. Tas ir tieši tas pats. Jā, viņš tam ir. Tikai Gusī šitā uzmanīgi ir jāstās zem kājām arī. Labi. Te nevar tā, es gan arī filmēju, bet es arī skatos. Labs.
Ugunspuķi. Plašums. Un salas. Spējuši, Vai tieši kadrā. To. Nē, labi, nebija beigās. Ko tu man priekšā, mamma? Vilks galvu. Vilks savu rasno galvu priekšā. Viņiem viņšīgs ir ar akmeņiem, tas mežs viss tāds pamatne ar akmeņiem. Un tur, kur viņi izcērt mežu, tur nevis kā mums vienkārši izcirts mežu, bet tādi akmeņi paliek tādi. Jā, šī te var muku pikniku taisīt. O, šitas labais ir. Tikai Gusīt šite uzmanīgi, te jāstās zem kājām arī, ja. Te nevar tā, es gan arī filmēju, ejot, bet es arī skatos. O, labs te ir. Plašums. Un salas. Ko šeit darīja? Diezgan interesanta vietiņa. Kad varbūt šeit ugunskura taisa. Bet es nezinu, priekš kam tas tā kā virtuvēs ir. Šeit arī smuki no šienes meža skats. No šienes var redzēt laukumiņu, kurā es drīz būšu. Šeit var redzēt arī laukus. Nu, tur laikam arī. Sācis ir teleportēšos varbūt. Tad šitas ir kā izskatās no tēta perspektīvas. Vajadzēs nobildēt no daudz vietām, es jau zinu to. Bija saldējuma boda. Jā. Pa 2 eiro gabalā apmēram tā. Jā. Tad jau gandrīz. Es vispār gribētu saldējumu. Tas ir jāprasa mums. Bet tikai ir laukumiņš. Vai ir laktās brīvais? Es drīz aiziešu, varbūt būs angliski uzrakstīts. Teleportēšanās ripu. Ja nebūs labi brīvais, tad jau nevar uztīsim. Varbūt atnesīsim, ne mums ir arī priekš tevīm daudz. Reku uztraukt tev atsāki skatās skatu. Jā. Nu, uztrauc, tāpēc, ka tu kaut kur šī vai ne. Bet es gribēju nobildēt no citām lietām. Man šitie ir tagad prasīt mati, vai tās uzacis, kas man tagad nāk skatā iekšā? Tev ir 2 uzacamati. Tāds lūk plašs skats no Alfholmsberget kalna. Bet šitas ir kā izskatās no tēta perspektīvas. Vajadzēs nobildēt no daudz vietām, es jau zinu to. Jā. Uzēdam saldējumus pie Alfholmsberget skata. Nē, Mani arī šūpina. taču šitā nav šūpa, vai ne? Nezinu.
kāpēc. Es nezinu. Bet kā man šitā? Man kā rokas dara. Ausīts laikam izdomājis challenge apiet apkārt pa šito malu. Kur sākās te. Pēdējo reizi. Labi. Tu nogāzi. Jā. Kad mēs atbraucām pirms 12 bišķīt, pirms restorāns vairs vaļā, tad te bija diezgan brīvs vēl. Tagad reāli, jā, tagad atbrauktu. Pasties, te viens kaut kādās šaurībās tūķēs iekšā, īsti pat nebūtu vietas vairs, kur nolikt mašīnu. Populāra vieta. Nu jā, skaists skats. Te interesanti, Zviedrijā arī radiostacijas ir tādas liberālas un eklektiskas laikam, jo tāpēc, ka tas, kas tagad te skan, pirms tam mēs ieslēdzām, bija pilnīgā LR4 klasika, ja, tā kā klasiskā mūzika skanēja un klusiņām parunā. Tagad šitāds tā kā roks gandrīz vai, nu tāds, nu vai kas viņš, nu kā viņu varētu nodefinēt, pops, roks. Tuvojamies Sansvālai. Mums būs nākamais tāds skata punkts kalnā. Šoreiz pilsētas cerams, ka tur iedosies, tur būs, kur noparkot. Jā, traucēju. Mājiņas arī. Sansvālā, laikam jau iebraucam Sansvāls. Tā kā priekšpilsētās, ja tā vispār var teikt pa mazu pilsētiņu, ka viņai priekšpilsētas, bet, nu, kā pareizāk nosaukt? Vienkārši sākums, nu. Nē, bet nevar īsto terminu atrast. Pievārtē. Nu, labi. Lai būtu. Tur mums jātiek, ka būs laikam jā uz to kalnu. Tā, vai būs augšā redzams torņi? Jā, re, kur ir redzams baltais torņs, redz, jā. Tur mums jātiek būs augšā. Tur ir tas skatu torņs uz šito pilsētu, kas ir Sansvāla. O jā, smuka krastmala, ne? Jā, nu šeit atbraucām, noparkojāmies, te ir daudz vietas, daudz vairāk šitāds, kur salikties ar mašīnām, tā kā te nekādu problēmu. Vieta ir brīva un tagad atliek iet uz to skatu vietu. Norraberget kalns. Soliņš tā kā normāls soliņš, un tie soliņi ir, nu, tā kā Oļienai Sevjonovai un Porziņģim laikam. Dārziņi ar te smuki. Vistas te var, gailis var staigāt, vai kas te ir? Creed Garden. Reku tās dobes tajās kastēs. Te viss kaut kas tāds notiek, ka ir kaut kādas lopu novietnes, izskatās kaut kas tāds. Tā kā tāds brīvdabas muzejs, tā kā zooloģiskais dārziņš, tā kā kaut kas tāds neliels. Kas tās vēl pa dzirnavām?
latērnas ar tāds tā kā neatbilstoši mērogu lielas tādas. Izrādās, tur arī pašā augšā ir stāvvieta. Un ar dažām arī brīvām vietām. Bet nu mēs tur nācām, redzējām to interesanto etnogrāfisko muzeju vai kas tāds bija. Tā kā bija vērts nākt. Un te ir tas tornis, kur tikko 2 cilvēki bija uzkāpuši. Tā, pa šejienes torni ir jāiet. Varēs jau skatu uz pilsētu. Labs te ir. Un augšā arī ļoti atsveicinošs tāds vējiņš. Natālijas Imbraglīs. Kā nu lejās šitas čovaks tur dzied, nu? Jā. Pusdienas ar skatu. Atkal, ko vien varētu vēlēties, būtu, ka būtu silta tēja klāt, bet vakar necēlās vienkārši roka pa 40 eiro Stokholmā vienā veikaliņā, kur iegāja pirkt termos. Tad pietiek ar ūdeni. Aneta bildē virsīšus, kas zied starp akmeņiem. Jā, Latvijā līstot. Šeit šodien ir forša diena. Nezinu, kā būs atkal rītā. Tas tur viss te tāds mainīgs. Tāds stabila vasara jau nav arī šeit, protams, arī. Vakardien bija baigā lietsdiena. Laim Stokholmā ne tik daudz. Tā, paskatīts skats, otrs šodien iekosts. Jādodas būs tālāk. Ja nemaldos, nākamais pieturas punkts būs ūdenskritums, bet varbūt maldos. Ejam un runājam par savu kaķi, ko esam saukuši pa Dādzi, jo viņš bija tā kā maziņš kaķēniņš, te viņš rāpās Anetai augšā pa kāju tā. Un tāpēc viņu nosaucam pa Dādzi un uzreiz ieraugam arī kaut ko līdzīgu daģiem, bet laikam tās tomēr ir usnes. Stolpi! Un kāmēne atkal. Kamene? Tur viņi tā interesanti nopļauti, kad viņi tā kā sakrituši uz tās un tā arī atstāti uz asfalta. Busi uzmanīgi. Daudz tas iejājās tās kamenes
statisku kameni. Palūdz kādai kamenei iepozēt. Domā, viņas kautrīgas. Cūciņas iznākušas pastaigāties. Tur arī var pieiet pie viņām. Redzi, Gus, šit ar var. Elstinksel. Redzi, te ir elektrība. Neskaries pie žoga, ja? Pie tās drāta. Vajag viņas pa tiem dubļiem nodzīvojas. Bet viņas jau arī nav tāds guži rozā cūciņas. Nē, bet redzams, kad ir dubļainas. Un šeit viņa akmeņā, izrakņājušas akmeņus. Tā drāts lejā. Tā drāts. Nepieskarties pie drāts nevajag. Nē, jā, reāli, kur viņi tev lauksaimniecību ietaisīt, ja visur ir tā, kur tu uz zemes, kur tu paracies, visur ir tie akmeņi. Netekieši uzmest akmeni tādai. Jā, bet kas notiktu? Sapājās tos drāts. Nu, kur tu lien iekšā? Pūtī. Viņam bija lielas īks. Eju, tas tā kā zirgs, paskatieties. Nē, tas nav īsts zirgs. Nav īsti? Viņš tik šis sastīns, bet no pirmā brīdī es domāju, ka viņš ir īsts. Tiešām. Jā, kā, tu uzreiz zināji, ka nav īsts? Nē, es baidījos sākumā. Kur kaķis te pēti? Laikam, kad drīkst. Nu, kaķi, ko tu te pēti, ko? Kas te ir? Tu jau te visu zini droši vien. Un gulta kaut kāda. Viņš tā, tiešām kaut kāds etnogrāfiskais muzejs, jā, tas senās. Senāk. Nu, tur bija tā kā kūts. Stāvus un kūts. Vecais aliņš kaut kāds, vai kas tas tāds viņiem ir? Svagdrika. Kas ir svagdrika? Kaķainais. Neredzi uz latviešu. Uz latviešiem? O, jā, apdauzīja. Neredzi uz latviešiem. Tev vajag zviedriski, ka tev uzrunāties, ko? Kas te ir? Te kaut kam būtu jābūt, bet tie ir ielīduši, laikam noslāpšies. Pasties, kāds viņiem skaidu paklājs. Kaut kādi truši vai kas te varētu būt? Nā, jāreku trusi, zīmē. Nu tā, nu es arī no tās spriežu, kā, jā. Noskāsties, Gusi? Ko? Nekad nezināju, ka kamenes var būt tik daudzskaitlīgi vienā vietā. Vēlreiz nostājies. Un tieši kamenes, nevis, šitās taču ir kamenes vai ne, nevis Jā. bites vai kaut kas tāds cits. Vistas, tās ir vistas. Jā, viss tas arī, kur skraida. Savu ceļu gājai aizdrasēja kaut kur prom vista. Vēl viena tur. O, tā sāka skriet virsū. Un te bija gailis. Tā viņi te dzīvojās, tie dzīvnieki. Cilvēki staigā riņķi iet, tie dzīvnieki nebēdās, viņi te pieraduši. Tās vistas ir tā kā viņa harēmā, tās viņam seko līdzi. Šitā bišķi aizmirsās palika te. Bet, tā ir, tur kājas arī ir, jā. Un bļauj. Tās kājas neuzbrūkdies viss tām. Kāpēc tā viņas uzbruktu? Es nezinu, es vienkārši esmu redzējis, kā kāja balodu uzšķērdusi un ēd un nes kaut kur. Tāpēc man tās kājas asociējās ar diezgan briesmīgiem tādiem plēsēju putniem. Vai viņas varētu uzlikt ērgli? Nu, ne, droši vien, ka ērglis gan viņam saliktu vienā setā.
Nu, dosim. Tikko šitās te skrien pakaļ. Skrēja pakaļ tām vistām. Biedēja. Un Gusīts teica, viņām arī patīk traumatizēt dzīvniekus. Bet tev jau tagad vairs nepatīk, vai ne? Vienīgi, kad tu biji mazāks, tad tu tur kaut ko. Vai tad man tagad nepatīk, es nezinu. Tas bija godīgi. Nē, nu neko jau tu tādu nedari tagad vairs. Tā man vairāk pēc kāzas izskatās, pēc sejiņas. Pēc sejas esot kāza, Aneta saka. Tev vēl dzīvo kāzas. Vai aitas? Nē, no aitas nē. Aitām Tāds lielāks. Aitām nav tādi ragi. Auniem tikai ragi. Pagamē, kas tā saka? Kāzas vai aitas? Aitas. No, mēs pilsētnieki. Bet tad viņa pateica, viņa sevi identificēja, ka jūs stulbeņi, mēs esmu aita. Pagaidi, nu bet tak šeitām nav tāda. ChatGPT, jā, mūsu vienīgais glābējs mūsdienās. Visu var jautāt viņam. Ko viņas tur saka? Viņas satraucās, ka tu sāki to atslēgu tur ķipa skrūvēt. Viņas domāja, nāks to daļ iekšā un sāka mēģināt un aizmuka uz otru pusi. Nu, ko saka ChatGPT? Aitas ir ar ragiem? Mē. Paprast, kā aitām ir ragi. No auni var, labi. Bet ragi ir kā kazām, es pateikšu. Tā viņš saka, ka esot dažām aitām ragi, tas atkarīgs no šķirnes. Dažām aitu šķirnēm, gan tēviņiem, gan mātītēm var būt ragi. Nu labi, es jau domāju, ka tas būs kaut kādas kazu aitas. Viņš pateica, ka tas Aitu un ir kazu vikingu hibrīds. laiku aitu šķirnes. Vikingu laiku aitu šķirnes, kurām ir saglabājušās ragu īpašības. Vikingu aitas. Varbūt viņas arī ir no vikingu laikiem, zin kā? 800 gadīgās vai 1000 gadīgās. Vai tad tādas eksistē? Nu jā, viņas tagad dzīvo bez gala. Es tev neticu. Pareizi dari. Neatceros, vai iepriekš jau šito rādīju, bet ir vistu pārējais, var sakot. Jā, šī tāda, kas nebija redzējis uz pick-upa, uzlikts tā kā tāds mini kemperīts virsū. Nu, ērti braukt, navigēt, manevrēt, parkoties, bet ir tā kā reizē tāds mini, tā kā gultas sanāk vispār vieta, nu kaut kas tur tā. Ko interesanti, visādi aliņi, ja, tādi, it kā zināmie tur Karlsbergi un kaut kāda arī tur Porteri un Heinekeni, un visi ir tieši 3,5, tāpēc, ka tas ir tas maksimālais atļautais, ko var sakot, nu, kā es iepriekš stāstīties, valsts veikalos Systembalāget var visu pārējo alko, bet parastajos veikalos līdz 3,5, un te visi Staropramens 3,5. Un, protams, arī bezalkoholiski jāli. Kūpu veikalā kaut kādas tomātiņas nopirkām, ko pie vakariņiem parasti pietrūka, un aliņš pietrūka. Un vēl dažas lietiņas. Un atkal jau aizgāja kaut kāda gandrīz 30 eiro. Vēl viens stāvlaukums, kur par laimi vismaz šādu veidu stāvlaukumos Zviedrijā nav jāmaksā. Nu, līdz šim šodien 3 no 3 bijuši bezmaksas. Un dodamies skatīt ūdenskritumu. Vienu no Zviedrijas, nu šķiet, kad viena no smukākajiem, ne pašu augstāko, bet tādu jaudīgu vajadzētu būt. Te no tālienes pagaidām redzams. Viņš tāds izteiksmīgs. Mēs jau esam krietni tuvu jau. Viņš tāds smuks skatas, pasties logi. Re, kur koks, saule spīd. Jānobildē. No latviešu viedokļa te ir tāds brīnums, pārsteigums. Protams, patīkams pārsteigums, ka te nav
gandrīz neviena cita cilvēka pie tāda objekta. Kā ūdens kritums. Nepatīk, nav labs, jā. Kas tā, Latvijā taču ir lielāki, vai ne? Nu, bē. Būs atrada meža zemenītes sēd iekšā. Es nezinu, vai kaut ko var dzirdēt vai ne, kad vēlreiz saka, Gusts atrada meža zemenītes. Te var kāpt vēl augstāk uz kaut kādu skatu. Šis te atnāk līdz tai augšai. Te tā upīte ir augšā. Kas tās pa trubām baigajām? Laikam bijušas kaut kādas ūdens dzirnavas kādreiz vai kaut kas tam līdzīgs. Tur plakāts arī bija, bet vēl neizlasījās, tikai nobildē vēlāk izlasīsim. Braucam cauri šitam tiltam iespaidīgajam, kas ir arī reizē apskats objekts, redzīt, kā brauc te cauri šito filmē. Jo mēs tur piebrauksim tajā malā, tur pārbrauksim un tad filmēsim. Nobildējuši šito tiltu šo pusi. Iespaidīgs. Ļoti augsts ir un arī garš un augsts. Augsts, nevis augsts. Izkāpām te vienā stāvvietā un domāju jau, ka nevarēja saprast kaut kas, vai tas būtu kā maksas. Vienkārši te ir rakstīts, ka kameras surveillance, kā nesaprotu, vai, katrā ziņā te nav, es neredzu, kur te varētu kaut būtu jāmaksā. Vienkārši tā kā, uzraudzība, kameras uzraudzība, tā kā, lai vienkārši tā kā drošāk, lai zina, ka tev drošāk, kad uzmana kāds, ka nevar laust vaļā mašīnas un zakt un tā. Bet, ka būtu jāmaksā, es te nekur neredzu, un arī pat nav tie tur aplikācija tās norādes. Tāda vieta, tur ir daudz traileru, starp citu, tāda liels traileru, kur novietoties viņiem, viņi tā pa nakti, tāda vieta laikam, kur guļ pa nakti cilvēki. Un šitas ir tas tilts, vārds sakot. Saule gan spīd no nepareizās puses. Nevis uz tiltu, bet tā. Bet, labi sīkums. Tilts ir ne pa jokam iespaidīgs. Garums, man liekas, bija kaut kā tuvu 2 kilometri kaut kas. Ejam, meklējam, mums te ir kaut kāda no šitām mājiņām it kā būtu jābūt.
rezervētāji, bet kur te ir kaut kāda administrācija, kur vispār var tā kā uzprasīt, kura mājiņa mums ir. Nu, to es nesaprotu tagad. Jāiet jāmeklē. Uzprasījām vieniem, viņi izskaidroja, ka tas restorāns, kas tur esot, tas esot arī tā kā tā administrācijas māja. Nē, šī nav mūsu būdiņa par laimi, šī kaut kāda nepabeigta. Šī trešā ir mūsējā. Nu, ļoti vienkārši, ļoti spartiska. Šķiet, ka pat virtuves aprīkojums tur nav, bet mums būs jāizmanto tad līdzpaņemtais gāzes balons. Jā, nu šo var saprast, kāpēc šī ir tik lēta. Nu jā, gultiņas un galdiņš, un tas arī ir viss. Tualete ar te ir koplietošanas, kaut kur tur jāiet. Nav tālu, tepat kaut kur pāri. Kaut kur vat tur. Dušas, protams, viss tas ir koplietošanas. Bonus tāds, ko var pasēdēt ārā pie uz terasītes. Diezgan te ir tāda skaļa šoseja blakām, bet nu, šitas izteiksmīgais kalns vai tas gadījumā arī nav tas, uz ko mums rītdien ir. Tur ir kaut kāds tas interesantais dabas parks. Vai tas arī nav tas, uz kurien jābrauc, jo tas tuvu bija, es zinu, ka tuvu tas bija. Tā plītiņa ir pieslēgta. Ar tiem baloniem arī vesels stāsts, bet to tagad nav laika izstāstīt, kā tur beidzot saprast, kuri baloni, kuras plītiņas. Viņi paredzēta tie plītiņi, kāds viņš nokaitē tik drausmīgi. Tā kā kalējs smēdē kaut kādā. Ēdam vakariņas, furgons mūzikas pavadījumā. Porteri Kārnīgi. Kaut kā dīvaini, ka porters 3,5 varbūt kaut kā vienmēr saistās stiprāku alu. Pupiņas vārds, uzkarsētas. Izrādās pa velti var spēlēt minigolfu šeit. Papildus par to nekas nav jāmaksā. Nu, Gosi, tev pa bumbiņu. Nevarētu būt, ka jau uzskats sitieni, ar cik izdodas. Nu, droši vien. Pirmais. Ceturtais. Piektais. Tev uzskaitīt. Pagaidi, netraucē tagad mamma. O, 3. Tagad es. Neizgāju uzreiz cauri. Nevienam nesanāk tas. Nevienam nesanāk tas. Māma, to bumba! Oi! Māma nepatīk. Jā, nu pagaidi, es tagad filmēju. Varēja būt ar otro, bet nesanāca. Palīgas ir tā. Trešo arī. I'm terrible at minigolf. Šitas nu gan ir sarežģītais uz A. Nu, rekā varbūt, ka var, bet
O, un kā tagad no turienes? Pagaidi, kā sanāk, vai tu var tā ņemt, ir jāsit, ne? Uz pie sākuma tu domā, tad, nu labi, dari tā. Cik jau? Viens! Pa, 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 pa. Mammai būs atkal divi. Divi! Pa, 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 pa. Pagaidi. Tā neprasts scenārijs no turienes jāsit un var jau reāli tikai šitā it kā iest, bet viņai aizgāja kaut kā pāri un palika tur un tagad viņa cenšas tas viens it kā viegli, bet nē. 15! Ta, 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 ta. Tādu 14 un atkal no sākuma. Ta, 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 ta. Kas it painos, lai viņi netrāpa tev tā bumba. Oi! 15! Ta, ta, ta. Esam pie pēdējās. Aizņēma tikai kaut kādas 2 stundas. Diez vai tik ilgi bija. Nu, stundu. 18. Bedrītei pa vidu jātrāpa.